Laimīgā stunda. Tur nekas pēc dūmēm nesmažina. Es iešu mazliet uz Meksikas pusi. Jā, tas labi piestāvēs arī šeit. Skaisti. Čau, draugi! Mēs esam atpakaļ, un es joprojām uzskatu, ka grilēt ar grilu vasarā ir tas, kas ir nepieciešams. Man kaut kā liekas, ka to visu procesu var vienkāršot, un es varu gatavot joprojām uz pannas tikpat labi vai uz cepeškrāsnes, un tad mēs varam iet pasniegt to ēdienu ārā. Man liekas, ka tad mums ir jāsauc atkal ārā mūsu žūrija, kaut kas jāpagatavo. Pagājušajā reizē mēs gatavojām burgeru, tad es domāju, šoreiz varētu pamēģināt zivi. Es saku jā. Nu, Zani, ko tu šodien mums gatavosi? Nu, gatavojam šodien abi divu foreles. Es mēģināšu viņu pagatavot šajā airfryerī. Vai tu esi kādreiz kaut ko tādā gatavojis? Es neesmu, nē. Man liekas, zivis varētu būt diezgan labas šādā ierīcē pagatavojam. Okay. Sanāks sulīga. Kas tev padomā? Ja es iešu mazliet uz Meksikas pusi, mēģināsim arī tādā pikantā, sarkanā, foršā marinādē, satīsim folijā un es likšu uz grilla vaicēties. Nu labi, tu, es domāju, vari sākt jau kurināt to grilu. Es iedzeršu kafiju. Kas vispār varētu būt piemērotākās zivis grilēšanai? Forši grilējās veselas zivis, tādas mazliet treknākas zivis, bet būtībā, ja viņas ietina folijas pakā, tad var grilēt kādas vien vēlās. Uģi, man ir tā, ka vispār gatavošana ārā asociējās ar bērnību. Kādas tev ir atmiņas par gatavošanu dabā? Nāk prātā, protams, Jāņi. Nu, tur mums cepa daudz un dikti. Laukos tieši vasarā es arī dzīvoju ārpus pilsētas. Nu, tad gan tā cepšana tur bija pamatīgi. To es atceros, jā. Un ko jūs cepāt? Klasiskais šašliciņš bija, jā. Cepšana pie dabas, pie grila, tā jau arī tāda, mazliet svētku un balītes sajūta ir. Bet, Zane, vēl viena lieta par tām zivīm īstenībā. Nu, redzī, zivis mājās cepot bieži vien saka smird. Redz, man tagad šodien ir priekšroka, jo mēs cepam ārā, un tad mēs nepiesmirdinam dzīvokli. Bet zini, kā ir laika nosūcējis mājā, jā? Ir tāda lieta. Zana, iedos man lūdzu to ponzu mērci? Jā, man ir. Es vēl izdomāju arī, ka es pielikšu klāt kimči mērci. Man liekas, ka šitā kopā ar tiem sīpoliem, laimu un sviestu es kaut kā varēšu mazliet atgādināt tādu Meksikas garšu, sajaucot kopā ar kinzu, mazliet oregano un kuminu. Nu, baigās garšas tev tur izklausās. Zini, cik pulkstenis? Nu. Laimīgā stunda. Labi, Uģi, šoreiz es uztaisīšu tā kokteila sarunāts. Ideāli. Es tad šoreiz izmantošu klasisko Jack Daniels. Lejam tā nežēlojot. Citroniņš. Es iegriezīšu kā tu pagājušajā reizē. Izties, ka tā ir vieglāk uzreiz iespējas. Un maģiskais dzēriens. Kola. Tā, labi samaisam. Nu, Uģi, provē. Vai šī labākā viskija koliņa, kā to es dzēru šajā vasarā? Priekā? Priekā. Tā, kur es paliku? Mērce, pareizi. Kimči, ponzu. Man liekas, ka ponzu un mērce arī ir mazliet garšā kaut kur tas aromātiņš, kur mēs tikko nobaudījām. Tur tas citrusiņš klāt, vai ne? Jā, tas labi piestāvēs arī šeit. Es lieku klāt visu šito. Nu, es atkal riskēšu. Iziešu uz risku. Nu, es jau marinēju savus kartupelīšus. Latviešiem, man liekas, kaut kas ir ar tiem ķiplokiem. Ne, mēs visu kaut kur gribam tos ķiplokus pielikt. Man šodien arī kaut kā valku uz tiem ķiplokiem. Slikšu klāt viņus gan tam sviestam, gan kartupelīšiem. Ķiploki ir vieni no maniem mīļākajiem. Viņi taču ir arī bagāti ar antihistamīniem un palīdz mūsu imūnsistēmai. Nu, cerams, ka mūsu žūrijai arī garšo ķiploki. Jā. Cerams, ka mūsu žūrijai vispār garšo zivis. Sāksim ar to. Arī to, jā. Zini, kas ir vēl galvenais? Galvenais ir sviests. Jā, tas man šodien te netrūkst. Sviests izglābs pasauli. Pat tad, ja es pārcepšu to zivi? Nu, gan jau, ka viņš palīdzēs. Tad es likšu iekšā
peldināties savas zivtiņas. Vai tu dzirdi? Es dzirdu. Mans grills jau ir darbībā. Bail. Ok, tad es arī lieku iekšā savu zivi. Kāds zinās, kad viņi būs gatavi? Nu, man nāksies uzticēties iekšējiem termometram. Skaidrs, tātad man ir cerība, ka tev tur nekas nesanāks šodien, ja? Man arī īstenībā ir viens gadžets līdzi. Šo sauc par virtuves termometru. Ieduram iekšā, un mēs uzreiz redzam, vai ir gatavs vai nav gatavs. Zivīm aptuveni būtu jābūt 55–56 grādi. Gaļām savukārt ir atkarīgs no gaļas, bet vispār vistiņai tiek pieņemts apmēram 72 grādi drošā temperatūra. Steikam no 55 līdz 70 grādi. Zane, zivis ir iekšā, laiks uzspēlēt spēli. Labi. Ejam. Tā, Zane, ja es pareizi atceros mūsu spēlē no Lidl Grill & Fun, es iegriežu šo te bultiņu, un ja uzgriežās uz fun, tad tu man saki kaut kādu jociņu, jā, vai ja es uzgriežu grill, tad tu pastāsti kādu labu padomu par grilēšanu. Tu esi gatava? Nu, mēģinām. Padoms. Yes, padoms. Pānas pareiza mazgāšana ir ļoti svarīga, lai pāna nesarūsē, tāpēc svarīgi viņu ir atbilstoši kopt, tātad mazgāt tikai ar ūdeni un vienmēr ieeļot pēc izmantošanas. Un kur šis ies? Šitas būs kartupeļiem, un tas būs pavisam vienkārši ķiploku sviestiņš arī ar jūras sāli, mazliet laimas sulu, un te man ir kaltēts baziliks. Nu, kā tev tur izklausās? Izklausās, ka vēl nav gatava. Kamēr es tā kā laikojos, kamēr Uģis taisa savu zivu uz grilu, man te viss jau top divreiz ātrāk, protams, es izdarīšu kaut ko vērtīgu un pastāstīšu mūsu skatītājiem par konkursu. Tātad ejiet mūsu Instagram profilā pie galda un meklējiet konkursu, un tur jums būs iespēja laimīt garšīgas balvas no Kikam un izmantojiet iespēju. Zivtiņa izskatās, ka drīz būs gatava, tad mēs varētu likt jau kartupelīšus klāt. Es likšu tur pat pāri, lai viņi smuki atbrūnē. Ātri iekšā sviestā un ātri iekšā grillā. Uģis un viņa sainītes. Bagātīgi. Cilvēkšu pēdējo punktiņu zīm. Nu, man ir gatavs. Man arī. Skaisti. Tev izskatās, ka tev šodien ir pelēkais šķīvīts ar zaļajiem zaļumiem. Man ir zilais šķīvīts ar sarkanajiem sarkanumiem. Nu tad, ko mēs laikam esam gatavi saukt mūsu žūriju? Izvēs smuki izcepsies. Labi arī nāk no stādiem. Un tad, ja es domāju, vai ir tā kā uz pannas vai uz grilas, nevar saprast. Smuki. Bet es principā pēc garšas nevaru pateikt, kurš ir kurš. Un pēc skatīt, kā tā otrā uz grila varētu būt. Pēc zivs? Tu nekas pēc dūmēm nesmažo. Es teiktu, ka tas ir grils. Spiež pannu. Es ar par pannu. Kartupeļi ir pārāk grilīgi. Es par to balsoju, ka tas ir grils, tad automātiski šī ir panna. Uģi, es jau neko, bet mēs jau otro reizi pārliecinamies, ka īsti cilvēki nemaz nejūt atšķirību, vai tas ēdiens gatavots uz grilu vai uz cepeškrāsnes vai pannas. Tu neesi pārliecināta, ka tu neesi kaut ko kādam samaksājusi pirms raidījuma? Nu, mana sirdsapziņa ir pilnībā tīra. Klausies, varbūt tās mums vajag vēl vienu testu veikt. Abi, man jau nav problēma. Es domāju, tev to jāiesprings, lai višķiņi tā kā izsist man no sliedēm, ne? Nu, mēģināsim, iesim uz priekšu, un man ir padomā viena baiga labā lieta, kas, manuprāt, tomēr uz tā grila būs labāk. Nu labi, turēsim pie vārda.
Kā sauc mērkaģi, kurš grilē gaļu? O, jā, ņemī! Mums ar visiem vienādi nepareizi. Zani, tad tu neesi vairāk mans draugs.